Among the priorities of the Saeima are openness, cooperation with society, and public involvement in lawmaking. According to the Constitution of Latvia, everyone has the right to file a submission with the Saeima. The Parliament receives and considers submissions according to the law on submissions, official language law, and other statutory documents, as well as good governance principles. In early 2009, the Saeima Visitor and Information Center was opened. It receives submissions, provides information about the work of the Saeima, and offers opportunities to meet MPs. Since the center was established, the number of visitors to the Parliament has grown considerably. Before that, about 150 people visited the Saeima annually, but now more than 3,000 do so. Almost 6,000 people have used the Saeima hotline to request information. The Saeima receives about 6,000 submissions a year. The most frequent addressee is Solvit Āboltiņa, Speaker of the Saeima. As for committees of the Saeima, most submissions are received by the Legal Affairs Committee and the Social Employment Matters Committee. People usually propose legislative initiatives in the social and labor areas, as well as about healthcare, education, and the national economy. They also express their opinions on the latest developments in the country, complain about the work of public institutions and law enforcement agencies, as well as request explanations of certain legal provisions. Tās ārkārtīgi daudzās vēstules, kas nāk uz juridisko komisiju, man arī kā deputātei. Un cilvēki dažkārt maldīgi domā, ka juridiskās komisijas priekšsēdētāja vai juridiskā komisija atrisinās viņu lietu, kas atrodas pašlaik tiesā. Tā ir tāda ļoti liela vilšanās cilvēkiem, jo mēs viņiem atbildam, ka tiesa var ir neatkarīga un mēs nevaram iejaukties konkrētas lietas risināšanā. Kaut arī es to jomu pārzinu. Man nāk ne tikai par juridiskās komisijas kompetencē esošiem likuma projektiem. Man nāk vēstules, piemēram, par būvniecību, par teritorijas plānošanu, par vides aizsardzību, par zemes reformas jautājumiem, jo acīm redzot cilvēki zina, ka es, ņemot vērā manu arī akadēmisko darbošanos, arī augstskolā, tad viņi ir pārliecināti, ka šo jautājumu zinu, un es to zinu, bet es arī neesmu tiesīgs sniegt konsultācijas, ja lieta ir tiesvedībā. Es nevaru pateikt arī, lai šajā gadījumā man nepārmestu arī tiesas ietekmēšanu. Protams, ka cilvēki, kas ir iesaistīti arī šajā tiesvedībā, var rakstīt vēstules un informēt juridisko komisiju par to, ka viņiem lietas netiek ilgi izskatītas, vai arī viņuprāt ir notikuši kādi pārkāpumi. Tad šajā gadījumā mēs viņiem iesakām, ka viņi var vērsties noteiktā kārtībā, piemēram, lai pret tiesnesi ierosinātu disciplināru lietu. Bet tas, ka mēs atrisināsim kādu lietu, vai mēs dosim arī interpretācija konkrētajā lietā, tas tātad cilvēki varbūt ir neapmierināti, ka viņi saņēmuši formālu atbildi, ka mēs to nedrīkstam darīt. Tās ir nevalsts organizācijas, kuras pie mums griežas un pauž savu pamatā neapmierinātību ar spēkā esošiem likumiem, izsaka savus priekšlikumus. Tātad tā ir Latvijas pensionāru federācija, Latvijas invalīdu biedrība. Te es varētu pieminēt arī Nedzirdīgo savienību, Neredzīgo biedrību. Tas ir arī plašas citas invalīdu organizācijas, kā piemēram Invalīdu un viņa draugu apvienība Apeirons un daudzas citas. Un, protams, arī mūsu sadarbības partners Latvijas Brīvā ārotbiedrības savienība. Daudz priekšlikumu un ierosinājumu mēs saņemam arī no pašvaldībām, no pašvaldību sociālajiem dienestiem. Un tad nākošā ļoti liela, gribētu teikt, grupa ir personīgi iesniegumi, kur cilvēki pēc taisnības, tā jau tas arī ir, no visas Latvijas pauž savu viedokli par kādām konkrētām lietām. Mēs jau strādājam atbilstoši spēkā noteiktai likumdošanai, un mūsu darbību nosaka Satversmes 25. pants un otrs nopietnais mūsu likums Saeimas kārtības rullis. Mēs, protams, nevaram izrēķināt nevienam pensiju vai arī uzreiz pateikt, ka te varētu būt kļūda, bet ļoti uzmanīgi izlasot iedzīvotāju vēstules, ir bijuši gadījumi, kad mēs redzam, ka šeit var būt ir kāda kļūda. Protams, tās tiek pārsūtītas un ir gandarījums, ja cilvēkam ir iespējams tādā veidā bijis palīdzēt.
The Saima pays particular attention to the consideration of submissions and ensures that it complies with laws and principles of good governance. Runājot vispār par pienākumu sadali Saeimas prezidijā, ir zināms, ka prezidijā ir 5 locekļi. Viens no šiem Saeimas prezidija locekļiem ir Saeimas sekretāra biedrs, kas šobrīd esmu es. Un katram Saeimas prezidija loceklim ir savs birojs, kurš tad arī strādā ar atbilstošiem piekrītošiem jautājumiem. Un Saeimas sekretāra biedra biroja kompetencē ir tātad tieši kā viens no jautājumiem ir šis darbs ar iedzīvotāju nevalstisko organizāciju vēstulēm. Un tad mēs arī mēģinām to darbu tā iespējami racionāli organizēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ienāk vēstule. Šeit man dažas šādas vēstules arī šobrīd ir priekšā, kas ir izskatīšanā. Konkrētā vēstule ir, kur viens Latvijas iedzīvotājs lūdz atcelt vai samazināt nekustamā īpašuma nodokli, tāpēc, ka viņš ir pensionārs, piedāvām vēl 2. grupas invalīds un audzina arī meitu. Vienkārši viņš konstatē to, ka šobrīd nespēja tātad nomaksāt visus likumos noteiktos nodokļus. Ko mēs darām ar šādu iesniegumu? Pirmkārt, mēs viņu šeit konkrēti ir vīzējums, tātad nododams budžeta un finanšu komisijai zināšanai, jo šis jautājums par nodokļiem piekrīt šai komisijai. Otrkārt, mēs pārsūtam šo konkrēto iesniegumu, kas skar konkrēti cilvēka intereses, pārsūtam šī gadījumā uz atbilstošo pašvaldību, rosinot pašvaldību to jautājumu risināt uz vietas. 2012. gada sākumā, tas ir gadu atpakaļ, Saeima pieņēma tātad jaunas likumdošanas normas, kuras paredz iespēju Latvijas iedzīvotājiem savācot 10 000 parakstus, nākt ar likumdošanas iniciatīvu. Nevar teikt, ka šī iespēja būtu izmantota ļoti plaši, bet viņi ir tikusi izmantota. Šobrīd Saeimā izskatīšanā ir jau 2. šāds gadījums. Un, tā prakse, ja šis 1. gadījums par 10 000 parakstu savākšanu bija tāds, ka visi tie paraksti tika savākti caur portālu Mana balss LV, tad šajā 2. gadījumā ir tāda kompleksa parakstu vākšanas situācija bijusi, ka tātad apmēram 7 000 paraksti ir savākti caur šo internetu portālu, un vēl kādi 6 000 balss ir savākti papīra formā. Ko Saeima tālāk dara ar šādiem savāktajiem parakstiem? Pēc Saeimas kārtības ruļļa, tātad Saeimas prezidijam ir jāvērtē, vai tiešām tur ir tie 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu. To mēs paši izdarīt nevaram. Mēs nosūtam tālāk Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kur tad kā kompetentā iestāde šajā gadījumā sniedz atzinumu. Un ja tas atzinums ir pozitīvs, tad tādā kārtībā, kā jebkura likumdošanas iniciatīva, tas tālāk tiek virzīts Saeimā caur atbilstošo komisiju, gatavojot atbilstošus likuma priekšlikumus, vai jaunu likumu, vai grozījumus kādā esošajā likumā, un tad tā lieta tālāk notiek. Submissions can be sent by mail, dropped in the mailbox in the vestibule of the Saeima, or submitted in person at the Visitor and Information Center. Submissions can also be sent by fax, email, or by filling out a submission form available on the Saeima website, saeima.lv, or filled via the portal latvia.lv. The compliance of all submissions with laws is assessed. Saeima nav institūcija, kura skaidro likumus. Likuma skaidrošanai ir citas kompetences institūcijas. Saeima tātad strādā ar likumu pieņemšanu. Protams, ir atsevišķas situācijas, kad Saeimai tiek lūgts, neteiksim gluži skaidrojums, bet tiek lūgta interpretācija. Tad, kad atbilstošais likums tika pieņemts, ko deputāti balsojot vai izsakoties pirms balsojuma, ko viņi ir teikuši, kādi ir viņu komentāri bijuši, lai varbūt labāk saprastu šī likuma saturisko jēgu. Bet tas arī ir viss, ko Saeima var šādā gadījumā darīt. Tātad likuma norma oficiālais skaidrojums, tas ir Tieslietu ministrijas ziņā. Un tātad katrai iestādē ir savas funkcijas. Cilvēkiem nav zināšanu, kur īsti ir jāvēršās. Un vislielākās bažas, es esmu redzējis tādas vēstules, ka nepārtraukti sūdzoties, domājot, ka valsts prezidents visu atrisinās, vai ministra prezidents, vai juridiskā komisija, kā es jau teicu, viņi nokavē termiņus. Pašvaldība ir atbildīga par jumtiem. Policija ir atbildīga, ka viņam sēta ir nozagta. Par skaitītāju
griešanos ātri, ir atbildīgs Latvenergo. Man šeit ir tādas īpaši samizantas dažas vēstules, ka viena kundze raksta, ko lai viņa dara, ka viņai skaitītājs griežas kā traks. Every month, a review on submissions filed with the SAIMA is handed in by the Public Relations Department to the Mandate Ethics and Submissions Committee. This committee is composed of one member from each parliamentary group and a representative of unaffiliated MPs. Its task is to inform other MPs about submissions that have been filed. All reviews are posted on the committee's website. Submissions are a significant source of information which is used by MPs and committees in their daily work.